Upes plūst uz jūru, ielas iet uz jūru, un jūras vējš pa ielu ārā no pilsētas tiek. No jūras cauri Latvijai, līdz Gaujai, līdz Daugavai, pa Brīvības ielu, pa brīvu cilvēku zemi. Brīvības ielās skan Latvijas 100-gadas balsis, šalts mūsu brīvības vēji, un katras ielas stāsts liek savu neatkārtojumu šķautni mūsu valsts un tās cilvēku likteņu mozaīkā. Latvijas pilsētu Brīvības ielas glabā neskaitāmus soļu nospiedumus, pa tām skarbi dunējuši svešu armiju un arī mūsu karavīru soļi. Brīvības ielās jūt pašu Latvijas dzīvi, tās pagātni, tagadni un nākotni. Sen pagājušo dienu stāsti mūs aizved tajos laikos, kad šajā Dieva svētītajā zemē vēl tikai tapa pirmās nocietinātās pilis un pilsētas. Un tomēr arī tas ir mūsu brīvības stāsts. Ejot pa Latvijas pilsētu Brīvības ielām, mēs šķiram savas valsts vēstures lapuses. Redzam brīvas un neatkarīgas valsts tapšanu, brīvības cīņas, pirmās Latvijas brīvvalsts izaugsmi, dzirdam okupācijas armijas soļus un tautas atmodas prieku un lepnumu. Par Baltijas jūras piekrastes pērles, Rīgas sirdi, gadsimtu gaitā šķēpus lauzuši krustneši, poļi, zviedri un krievi, pilsēta pārcietus karus un mēri, taču atkal cēlusies vēl stiprāk un skaistāk. Rīgas vēsturiskajam centram ar tā jugendstila arhitektūru līdzīga nav visā pasaulē. Iela sākās kā Smilšu ceļš, kas no Pleskavas puses ienāca Rīgā, bet 18. gadsimtā Smilšu ceļš kļuva par Aleksandra ielu, labi saprotams, un ārpilsētas daļa bija Pēterburgas šoseja. Un pēc tam, protams, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1918. gadā iela kļuva par Brīvības ielu, un neaizmirsīsim, ka Vācu okupācijas laikā tā bija Hitlera iela, Adolfa Hitlera iela, un padomu okupācijas laikā tā bija Ļeņina iela. Tā kā katri var izmanto iespēju izpausties pilsētas galvenajās ielās. Pilsētas centrālā artērija, Brīvības iela, ļauj izsekot mūsu vēstures gaitai, un šeit atrodas arī viens no mūsu lepnuma un valstiskuma simboliem. Mēs stāvam faktiski pie tāda kā varbūt galvenā fokusa punkta ne tikai Rīgai, bet visai Latvijai, tas ir pie Brīvības pieminekļa, kas neapšaubām ir galvenā ideoloģiskā dominanta. Brīvības ielas vaipsti ir tikpat mainīgi kā vēstures upes plūdums. Tie glabā stāstus par cilvēkiem, laikiem un notikumiem. Ejot pa Brīvības ielu, mēs varam izzināt visu pilsētas vēsturi, jo centrā mums ir grezni eklektismu jugendstila nami, un kad mēs šķērsojam dzelzceļa loku pie gaisa tilta, tad mēs nonākam rūpniecības zonā, kur ļoti ievērami objekti ir VEFs, nav jau vairs VEF, bet ir VEF kvartāls. Un tāpat šīs rūpnīcas ēkas saņems citu jaunu dzīvību un būs gana nozīmīgas. Tad mēs izejam cauri Teikai, kas ir ļoti jauks 30. gadu rajons, nebūtu ne sliktāks par Meža parku Rīgā. Nu, un tad jau nav vairs tālu Jugla, kur Juglā ir jaunie padomju laika 60. un 70. gadu mikrorajoni. Un iela faktiski, var teikt, noslēdzas ārpilsētā etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kas atkal ir tāds kā, tā vieta, kur faktiski lauki ienāk Rīgā. Kultūras, darījumu, sporta un finanšu metropole. Rīga turpina augt un attīstīties. Šodien ar vairāk kā 700 000 iedzīvotāju un 307 kvadrātkilometru lielu platību Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta visā Baltijas jūras reģionā. Rīga ir ambicioza, enerģiska un lieliem nākotnes plāniem bagāta. Brīvības ielas konkrēti VEF apkaimē ir ārkārtīgi daudz lielu tehnoloģiju uzņēmumu. Tā skaitā LMT, tā skaitā Accenture, tā skaitā daudz citi. Un kopumā tur ir vairāk tūkstoši, pat vairāk kā 5000 tehnoloģiju darbinieku jau šobrīd, kas strādā vienu vietu. Un, manuprāt, šai apkaimē būtu potenciāls nākotnē būt tādam kā Rīgas tehnoloģiju centram.
Attiecīgi līdzīgi kā ir dažādi inovāciju kvartāli Londonā, daudzās citās pilsētās, arī šī varētu kļūt par vietu, ar ko katram rīzniekam lepoties, kā arī vietai, kur ar laiku rasties jaunai tehnoloģiju skolai, kur veidot infrastruktūru, kur cilvēkiem dzīvot un strādāt tehnoloģiju jomā. Tas ir tāds Brīvības ielas šobrīd nenovērtētais dārgums, ka īstenībā ļoti šaurā teritorijā ir koncentrēta ārkārtīgi daudz ļoti mūsdienīgi inovatīvu uzņēmumu. Rīga allaž bijusi Baltijas jūras piekrastes pērle, mūžam mainīga, darbīga, emocijām un radoša un bagāta metropole. Tā ir mūsu Rīga. Teju rokas stiepiena attālumā no metropoles atrodas Jūrmala. Platības ziņā otra lielākā Latvijas pilsēta aiz Rīgas. Vietai, kur tagad 100 kvadrātkilometru platībā izvietojusies Jūrmalas pilsēta ar vairāk kā 57 000 iedzīvotāju, ir sena un interesanta vēsture. 13. gadsimtā Lielupes labajā krastā iepretim Jūrmalai slēdzās Babītes pils. Turpat netālu pie Lielupes senās ietekas Daugavā atradusies Indriķa kronikās minētā Zemgales osta, bet par kurortpilsētas Jūrmalas dzimšanas laiku var uzskatīt 19. gadsimta sākumu, kad atpūtnieki no Krievijas impērijas sāka braukt uz tolaik jaunajām modīgajām peldvietām un dziednīcām dubultos, dzintaros, kauguros, bulduros. Jūrmalas baltos milšu liedaks atpūtniekus vilinājis visos laikos. Vēlāk Latvijas pirmās brīvvalsts laikā atsevišķos Jūrmalas kurortus apvienoja Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētās. Jūrmalas pilsēta katrā ziņā ir unikāla, es domāju, Latvijas mērogā noteikti un arī varbūt arī pasaules mērogā. Jo Jūrmalas pilsēta ir izveidojusies no kādreiz 3 neatkarīgām pilsētām. Un katrai pilsētas daļai ir sava vēsture, un tagadējā Jūrmalas pilsētas teritorijā īstenībā kādu laiku ir pastāvējuši pat 2 Brīvības ielas. Šeit ir Bulduros Brīvības prospekts un Slokā ir bijusi Brīvības iela. Brīvības prospekts Jūrmalā ir neliela ieliņa līdzās Bulduru dzelzceļa stacijai. Taču tās vārda tapšanas stāsts ir iedvesmojošs un liels. Nosaukumu šī iela iegūst tikai 1930. gadā. Rakstiski nav pierādīts, bet noteikti tas ir saistīts ar Latvijas brīvības cīņām, jeb konkrētāk ar cīņām, kas notiek šeit pie Bulduru tilta 1919. gadā no 4. līdz 8. novembrim. Tagadējos vaipstus Jūrmalas pilsēta ieguva vien pēc 2. pasaules kara, Padomju Savienības laikos, un ātri vien ieguva milzīgu popularitāti. Arī šodien Jūrmala savus nākotnes plānus saista ar turisma attīstību. Jūrmalā dominē turisma biznesi, tās ir viesnīcas, tās ir sanatorijas, tie ir restorāni, un pašvaldība strādā uz to, lai šeit būtu daudz dažādu kultūras pasākumu. Protams, mūsu Pērle dzintara koncertzāle, kurai renovējot mazo zāli, arī ziemas sezonā ir pieejami koncerti. Jūrmalnieki ir darbīgi un uzņēmīgi ļaudis. Par to liecina arī Brīvības prospekta stāsts. Teju puse no šīs nelielās ieliņas iedzīvotājiem nodarbojas ar uzņēmēju darbību, un tas nozīmē, ka arī šajā ziņā Jūrmalai ir laba nākotne. Apbūve ir tikai šajā ielas pusē, kreisajā pusē no manis. Labajā pusē nav apbūves šajā ielā. Paskatoties interneta resursos, mēs varam redzēt, cilvēki, kas dzīvo šajā ielā, ir reģistrējuši vairāk par 40 uzņēmumiem. Tas ir ļoti patīkami, kad cilvēki nebrauc ne tikai uz Rīgu, lai strādātu, jo uzskata, ka Rīgā es vairāk nopelnīšu naudu, vai ārzemēs braukšu un tur es vairāk nopelnīšu naudu. Bet, kad Jūrmalā te var pelnīt un te var darīt lietas. Jūrmala ir vienīgā kurortpilsēta Latvijā un pirmā Latvijas pilsēta, kas uzņemta Eiropas kurortu asociācijā. Taču pilnībai nav robežu, un pilsēta laikiem ejot ir tikpat mainīga kā Baltijas jūra.
Valmieras Brīvības ielas stāsts ir arī stāsts par lepnumu, par iegūto brīvību un Latvijas cilvēku uzņēmību un strādīgumu. Šīs Vidzemes pilsētas Brīvības ielai ir ko mums pavēstīt. Pirms teju 800 gadiem, vietā, kur tagad atrodas Valmiera, Gaujas krastos slējās Valmieras pils. 100 gadus vēlāk šeit izauga Valdemāra pilsēta, kura drīz vien kļuva par Hanzas savienības locekli. 15. un 16. gadsimtā Valmierā sanāca Livonijas pilsētu Lantāgu sapulces. 18. gadsimtā Valmiermuižā izveidoja pirmo latviešu skolotāju semināru, bet 20. gadsimta sākumā valmieriešiem bija savs vārds sakāms arī par jaunās Latvijas valsts tapšanu. Vidzemes pusē vienmēr bijuši tādi nemiera gari, radoši, uzņēmīgi cilvēki, jo tūdaļ jau 1917. gada martā vecajā ēkā, Valmieras teātra vecajā ēkā, Latviešu biedrības namā sanāk Vidzemes pagaidu padome. Un šie pagaidu padomes vīri, delegācija, skaļi uzraksta savu deklarāciju par to, ka visas tautas Latvijas teritorijā ir jāapvieno un jārada jauns nosaukums Latvijā. Valmiera ir pirmā Latvijas pilsēta, kura savai jaunajai valstī steidz palīgā uzreiz pēc tās proklamēšanas. Kārls Ulmanis valmieriešiem ir ļoti tuvs draugs, jo pēc savām studijām viņš tieši Valmieras pusē strādā kā agronoms savā iegūtajā specialitātē. Un viņš ir tas, kas naktī ar telegrāfu palīdzību padod ziņu, kas notiks Rīgas Nacionālajā teātrī 18. gada 18. novembrī. Vīri, 2 uzņēmīgi vīri, ir savākuši ziedojumu pirmo ziedojumu neatkarīgai valstī – 5000 zelta rubuļu. Brīvības iela Valmierā tapa 20. gadsimta 20. gados. Savā ziņā tā ir kā simbols pilsētas attīstībai un izaugsmei. 20. gadsimta 20. gados bija 2 reizes, kad papildināja pilsētas teritoriju, kad ieguva klātu platību gan no Kalguru pagasta, no Valmiermuiža, tagad Valmieras pagasta un Āžkalnu teritoriju. Tas izveidoja pilsētu tādu lielākā platībā, kur daudzi valmierieši ieguva zemi, kur varēja būvēt māju. Un tā kā attīstījās jauni rajoni, un tie pārsvarā bija dzīvojamie rajoni. Un ļoti spilgts piemērs šajā ziņā ir tieši Burkānciems ar centrālo ielu Brīvības ielu. Padomju varas laikā Brīvības ielu pārdēvēja par Oktobra ielu, taču Latvijai atgūstot neatkarību, brīvība atgriezās un arī iela atguva sākotnējo vārdu. Šodien Valmieras 19 kvadrātkilometru lielajā teritorijā dzīvo 25 000 iedzīvotāju, taču ikdienā šurp darba gaitās sabrauc daudz vairāk ļaužu. Privāta uzņēmēja darbība arī tiek veicināta, un Valmiera līdz ar to var attīstīties. Ļoti nopietns uzņēmums Valmierā ir Valmieras piens, kur arī ir darba vietas. Mums ir stiklašķietes rūpnīca, kur atkal ir darba vietas. Un tas vienkāršākā matemātika valmierietim ir tāda, ka ikdienā mēs šeit dzīvojam apmēram nedaudz vairāk kā 25 000 iedzīvotāji, bet katru rītu Valmierā uz darbu Valmierā ierodās 7000 strādnieku. Valmierieši saka, ja pilsētas attīstībai nav robežu, pilsētai ir lieli nākotnes plāni, bet Vidzemes augstskola šeit ienes jaunības nemierīgo garu. Ir iemesli braukt uz Valmieru jauniem cilvēkiem, kas ir Vidzemes augstskola, kas ir arī mans stāsts. Tur ir visas iespējas, ko cilvēks var vēlēties, vai tā ir kultūra, kino, izglītība, bērndārs. Tā pašā laikā ir šis apkārt Valmierai, varētu teikt, ka Valmiera ir ļoti zaļa. Tā vide ir tāda, kad man patīk. Vēl viena spilgta šķautne Brīvības ielu stāstos ir pirmās brīvvalsts laika sasniegumi. Šos atmiņu mozaīkas spilgtos zipšņus glabā Brīvības bulvārs Jelgavā.
Gadsimtu griežos šeit valdīs gan Livonijas ordenis, gan Kurzemes un Zemgales hercogiste un Krievijas impērija. Pēc jaunās Latvijas valsts dzimšanas Jelgava uzplauka no jauna. Šis rajons, kurā atrodas Brīvības bulvārs, kādreiz vecajās kartēs un vispār Pārlielupe bija vienkārši krūmi, pļavas, piederēja dažādām muižām un bija neapdzīvots. Tuvākā vieta bija Valdekas tagadējā pils, kas piederēja baronam Reķim. Viss ceļš līdz Rīgai vecās paskartēs fotogrāfijās ir klaišs lauks ar mežiem. Attīstība sākās praktiski, kad būvēja Rīgas Jelgavas dzelzceļš šajā rajonā, bet pa īstam tas bija jaunās Latvijas valsts laikā, apmēram ap 1930. gadu šajā apkaimē sākās nopietnāka attīstība. Sāka būvēt arī pirmās privātās mājas, bija atbalsts no valsts puses, un vēlāk jau autoritāra režīma laikā Kārlis Ulmans, viņš bija iecienījis Jelgavu kā jaunības savu daļai pilsētu, un citi vēsturiski notikumi šeit ir bijuši. Līdz ar to šis rajons pāri Lielupei sāka attīstīties. Zemgales auglīgā līdzenuma ieskauta Jelgava ir arī Latvijas maizes klētes atslēgas turētāja. Nevelti, vietā, kur tagad atrodas Brīvības bulvārs, pirmās brīvvalsts laikā notika visas Zemgales tautsaimniecības izstāde. Mēs atrodamies šajā vietā, kur apmēram bija lielās Zemgales apgabala izstādes centrs. Šeit slējās liels augsts skatu tornis, un aiz mums atrodas tagad kultūras nams Rota, kas kādreiz bija Valsts zemes bankas centrālais paviljons. Tur bija ļoti plaša teritorija ar ēkām. Te bija pat izstādīts strūkla, kas bija izveidotas, bija celiņi, bija VF lidmašīnas atvests, dažādi paviljoni un piedalījās pat Jelgavas skolas. Kopš pagājušā gadsimta 30. gadu vidus Jelgavā ir arī Brīvības bulvārs. Brīvības bulvārs, tādā veidā viņš ir atbilstoši, var teikt, tā laika garam ļoti iederīgs nosaukums. Lai gan viņš tieši nesaistās ar brīvības cīņām un Jelgavas atbrīvošanu, jo ar to saistās mūsu uzvaras iela, kas ieguva savu nosaukumu 1924. gadā pārdēvējot un apvienot vairākas vecās ielas. Bet tas ir tā kā jaunās Latvijas valsts, var teikt, mierīgās attīstības turpinājums un simbols. Jelgavā 60 kvadrātkilometru lielā platībā dzīvo teju 62 000 iedzīvotāji, un Jelgava, kā industriāla pilsēta, strauji attīstās. Jelgava ir arī mūžam jaunās studentu brālības pilsēta. Jau 18. gadsimta beigās šeit durvis vēra Akadēmija Petrina, pirmā augstskola Latvijā. Studentijas tradīcijas Jelgavā vienmēr ir bijušas un būs stipras. Senas un stipras saknes. Ir arī Latvijā vienīgajai veterināra medicīnas fakultātei, kura mājvietu radusi Brīvības bulvāra galā. No ēkas sienas pāri Brīvības ielai noraugās fakultātes simbols – viedais kentaurs Hīrons. Universitāte un studenti, tas ir viens no Jelgavas pilsētas tādiem pamatakmeņiem, stūrakmeņiem, un faktiski arī studējošo skaits veterināra medicīnas fakultātē jau nav mazinājies. Viņš praktiski ir joprojām pietiekoši augsts, un jaunie studenti, kas tagad pavada fakultātē šeit 6 gadus, ļoti daudz no viņiem arī kļūst par jelgavniekiem un turpina tālāk savas darba gaitas un savu dzīvi Jelgavā. Un Jelgava ir tiešām mīļa kļūst daudziem šeit studējot. Galvenais ir šī profesijas attīstība, šī zinātnes attīstība, kas Latvijā ir ļoti nepieciešama. Un tāpēc es domāju, ka tā ir liela perspektīva, jo bez šīs profesijas neviena valsts nevar iztikt, jo tā ir sabiedrības veselības uzraudzība, tā ir dzīvnieku veselības uzraudzība, tā ir mūsu drošība, mūsu bērnu drošība, mūsu nākotne. Jelgava nemitīgi mainās un aug laikam līdzi. Tā ir pilsēta izaugsmei.
1940. gada 16. jūnijas. Bija skaista diena, ar bagātīgiem tautastērpiem, dziesmu un emociju pārbagāta, taču tā bija pēdējā brīvās Latvijas diena uz ilgiem laikiem, ilgiem gadiem. Stāstu par pēdējiem Latvijas pirmās brīvvalsts svētkiem glabā Daugavpils. Daugavpils savu 743 gadu pastāvēšanas laikā piedzīvojusi gan Livonijas ordeņa, gan Krievijas caru, gan Polijas, Lietuvas unijas kundzību, pilsētai pārgājuši kari un mēris, tā grimusi nabadzībā un atkal cēlusies jaunai dzīvei. Kļuvusi par nozīmīgu dzelzceļa mezglu un lielāko ziemeļrietumu apgabala rūpniecības un kultūras centru, tad atkal cietusi karos un atkal cēlusies. Ar Daugavpili saistīti arī pēdējie brīvvalsts nozīmīgākie notikumi. Un tas ir vispirms, protams, šie dziesmu svētki ar tūkstošiem cilvēku, ar vairāk kārt dziedātu Dievs svētī Latviju. Un faktiski arī dziesmu svētku laikā, otrā dienā, jau ienāca sarkanās armijas tanki. Un simboliski, kad faktiski tiek uzskatīts, ka pēdējie kinokadri, kas ir uzņemti par brīvvalsts laiku, ir šie kadri tieši no Daugavpils. Daugavpils izvietojusies abos Daugavas krastos, un šodien šeit 72,5 kvadrātkilometros lielā teritorijā dzīvo vairāk kā 95,000 iedzīvotāju. Īstenībā mūsu pilsētas moto pašlaik skan tā: Daugavpils ir daudzveidība. Un Vecmaziņā tā arī ir ļoti daudzveidīga. Jā, tā ir sena pilsēta, dibināta 13. gadsimtā, un līdz ar to tā var būt nopietna, varbūt pat drūma kaut kāda, kas varbūt raksturīgs vecumdienām. Tā vairāk kārt tika pārnest uz citu vietu. Centrs bija būvēts speciāli 19. gadsimtā, un tas palika Daugavpils raksturā. Tā vienlaikus ir arī jauna pilsēta. Daugavpils bagātajā daudzveidībā ar mieru un klusumu izceļas Brīvības iela, kuru Latvijas valsts 100. gadā skaita savu 6. gadu desmitu. Brīvības iela atrodas Daugavas kreisajā krastā. Šis kreisais krasts agrāk bija atsevišķa pilsētā. Pirms nepilniem 60 gadiem tā bija Grīva. Un tad, kad saplūda abas pilsētas kopā, tad radās šī problēma, ka abās pilsētas daļās ir vienāda nosaukuma ielas. Kalēja iela. Un tāpēc bija jāizlem to nosaukumu vienādot, un tāpēc Grīvas daļai tika izvēlēta 1953. gadā šis nosaukums Brīvība. Turpat līdzās klusajai Brīvības ielai dun Daugavpils nemiera pilnā un mūžam jaunā un darbīgā sirds. Pilsētu šķērso 5 dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārobežu reģionu, rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības centru un transporta mezglu. Un kur nu vēl Marka Rotko mākslas centrs, kurš Daugavpilī ienes pasaules elpu. Mēs atjaunojam cietoksni tagad pakāpeniski. Tas būs ilgs process, un es saprotu, ka es redzēšu to procesu visu mūža garumā. Bet tas cietoksnis kļūst par tādu turistu magnetu. Ja mans bērnības laikā tur bija pamestas ēkas un nekā gandrīz vai nebija, tad tagad es redzu, ka tur katru dienu ir ekskursijas, brauc turismu grupas kaut kādas. Tas pats notiek pilsētas centrā, ja tīpaši vasaras laikā, pastaigojoties pa pilsētas centru, es visu laiku dzirdu angļu, franču, vācu valodu, jo Daugavpils kļūst tiešām par tādu turistisko svarīgu centru. Daugavpils pakāpeniski atjauno arī rūpniecību, kura bija kādreiz pilsētas dzinējspēks padomju laikos. Pēc tam 90. gados tā pilnīgi sabruka, un līdz ar tā bija liela trauma, protams, Daugavpilī. Pašlaik pakāpeniski atjaunojas arī rūpniecība. Līdz ar to atkal tas moto Daugavpils ir daudzveidība, ir izmantojams arī šeit. Noteikti jāpiemina arī augstāku izglītību, jo Daugavpils ir viena no tām pilsētām, kur ir ne tikai dažādas augstskolas, bet arī sava universitāte, kurā paplišinās, kurā attīstās, un tā arī ir svarīgs zinātnisks centrs. Daugavpils tiešām ir daudzveidīga, reizēs sena un jauna pilsēta.
Sena pilsēta ar dedzīgu sirdi ir arī Rēzekne. Tās vēstures aizsākums rodās pirms vairāk kā 700 gadiem, kad Jersiks Ķēniņvalsts pilskalnā Livonijas ordenis uzcēla Rozitenes pili. Pilsētas tiesības Rēzekne ieguva 1773. gadā, bet vēl pēc 60 gadiem cauri pilsētai izbūvēja Pēterburgas Varšavas šoseju un arī dzelzceļa līniju. Tas deva pamatu uzplaukumam. 19. gadsimta beigās pilsētā bija ap 400 veikaliņu un amatnieku tirgotavu. Tas vien liecināja par labklājību. Pilsētas vēstures lieciniece ir arī Brīvības iela, kur sākas krustojumā ar Atbrīvošanas aleju un beidzas pie dzelzceļa stacijas Rēzekne 1. Ar šo staciju tomēr saistās ļoti zīmīgi notikumi arī Latvijas vēstures 100-gadu laikā. Prezidenti pirms kara, Pirmās republikas laika, prezidenti šeit tika sagaidīti, šeit tātad no šejienes viņi sāka savu braucienu, kad piedalījās dažādās aktivitātēs Rēzeknē un citviet Latgalē. 1917. gadā tieši šeit notika pirmais Latgales latviešu kongress, kurā nolēma, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, un Latgalē jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem. Zināmā mērā šis notikums atspoguļojas arī Brīvības ielas likteņa griežos. Pēc Pirmā pasaules kara un Latvijas valsts izveidošanas sākotnējā stacijas iela tika pārdēvēta par Vienības ielu. Vienības iela šai ielai bija tas nosaukums līdz pat 1940. gadam, kad ienāk atkal padomju karaspēks. 1941. gadā, kad vasarā ienāk vācu karaspēks, atkal šo ielu nosauc par Vienības ielu, tā kā tas bija Pirmās republikas laikā, un 1944. gadā, kad atkal ienāk padomju karaspēks, atkal no austrumu puses, vācu Wehrmachta karaspēks atkāpjas uz rietumiem, un atkal to nosauc par Brīvības ielu. Brīvības iela smagi cieta Otrā pasaules kara laikā. 1944. gadā, kad notika Rēzeknes bombardēšana, tā tika gandrīz pilnībā nopostīta. Brīvības ielas apbūve ir ļoti tagad interesanta, bet var teikt arī haotiska. Katrs laiks ir atstājis savas pēdas. Tātad padomju aviācija bombardē Rēzekni, ja? Tad ir padomju laika dažas ēkas šajā te ielu sazarojumā. Šī vienotā ielas fronte varbūt nav saglabājusies. Manuprāt, vienīgi tāda skaistāka varbūt ēka ir pašā ielas sākumā. Tas ir Aloizija Borbala pirmskara laikā projektētā viesnīcas ēka, kur tagad ir arī viesnīca, Hotel Rēzekne. Pretī atkal šai vecajai viesnīcai, tajās senajās krustcelēs, no kurienes sākas, vai kur beidzas Brīvības iela, un tās turpinājums tālāk ir vecā Rēzekne un Latgales iela. Tur jau ir atkal viens no jaunākajiem Rēzeknes un nozīmīgākajiem pieminekļiem. Tas ir piemineklis, kas veltīts 1917. gada Latgales kongresa 100-gadēji. Rēzekni mēdz saukt arī par pilsētu uz 7 pakalniem un Latgales sirdi, bet Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona pilsētu padara ļoti pievilcīgu ražošanas attīstībai un investīciju pieplūdumam. Šodien Rēzeknē ar tās 17,5 kvadrātkilometru lielo teritoriju dzīvo un strādā vairāk kā 31 000 iedzīvotāju. Nozīmīga vieta Rēzeknes dzīvē ir arī kultūrai un mākslai. Nevelti tieši šeit mājvietu radusi Latgales vēstniecība Gors. Latvijā pirmā no jauna uzceltā daudzfunkcionālā akustiskā koncertzāle 21. gadsimtā, bet jaunie mākslinieki uz ēku sienām ar saviem gleznojumiem atdzīvina aizgājušo dienu rēzekniešu tēlus. Tā kundzīte, tas ir Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja. Viņa vienkārši strādāja mājās, palīdzēja visiem, kas bija blakus. Viņa nav it kā nekas īpašs šai pilsētē, bet mūsuprāt, tie parastie cilvēki, ja tā var teikt, viņi ir arī tie galvenie un svarīgākie, jo viņi nes to kultūru gan Rēzeknes, gan jebkuras vietas, un viņa bija tik kolorīta, un mēs iemīlējamies no pirmā acu skatiena. Bet no Atbrīvošanas alejas pāri Rēzeknei raugās Latvijas tautas vienotības simbols – Latgales māra. Un pilsētnieki saka, nemiera, dzīvības un attīstības gars šeit valdīs vienmēr.
Jēkabpils Brīvības ielai ir daudz stāstu. Tā var pastāstīt gan par Jēkabpils labajām dienām, gan par melno hitleriskās Vācijas okupācijas laika šķautni. Latviešu puiši 2 dažādās okupācijas armijās, kara plosīta valsts un nāvē aizdzīti cilvēki. Daugavas izauklēta mūsu likteņupei piederoša un novadu krustcelēs nolikta. Tā par savu pilsētu saka paši jēkabpilieši. Cauri pilsētai vijas Brīvības iela, pa kurai ejot var sajust visu Jēkabpils tapšanas, vēstures un šodienas gaitu. No šejienes sākas apbūvētā Jēkabpils, kad hercogs Jēkabs ieradās šeit uz medībām un nošāva lūsi, tad viņš nolēma dot šai vietai pilsētas tiesības un reizē sākas ar apbūvi. Un viena no pirmajām tādām oficiālajām celtnēm, kas Jēkabpils apbūves vēsturē, ir šī mazā baltā baznīciņa, kuru uzcēluši krievu plosnieki. Jēkabpils vēstures griežos cietusi no kariem, plūdiem un ugunsgrēkiem. Bijuši gan grūti laiki, gan labklājības gadu nav trūcis. Brīvības iela glabā atmiņas par pilsētas un tās iedzīvotāju laika ritumā pieredzēto. Pēc Pirmā pasaules kara iedeva lielajai ielai, tā bija lielā iela, visplatākā, visgarākā, visietekmīgākā, iedeva Brīvības vārdu. Uz Brīvības ielas atradās ievērojamāko Jēkabpils bodnieku veikali. Piemēram, Landmaņa veikals. Tajos laikos jau Landmaņa veikalā visi zemnieki varēja ierasties un pasūtīt jebkuru saimniecībā lietojamo lietu no metāla, ko šeit izmantot. Brīvības ielai Jēkabpilī ir savs stāsts par Otrā pasaules kara traģiskajām lapusēm. Arī tā ir mūsu vēsture, kuru nedrīkstam aizmirst. Reidus, ebrejs, kad viņu vācu laikā 41. gada rudens pusē veda uz nošaušanu Krustpils pusē uz Kaķīšu mežu. Pirms tam viņš ar lielām grūtībām izprasījās, lai viņu palaiž pie pilsētas komandanta, aiznesa viņam sarakstu un teica, te ir visi klienti, kas man ir iedevuši labot pulksteņus, kuriem es neesmu pabeidzis labošanu, un es negribētu, ka man jāšķiras no Jēkabpils, paliekot jēkabpiliešiem parādā. Te ir zelta pulksteņi un ļoti vērtīgi pulksteņi, lūdzu atdodiet viņus īpašniekiem. Padomju okupācijas laikā Jēkabpils sava izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ bija būvmateriālu ražošanas pilsēta. Taču tad nāca krīze, rūpnīcas slēdza un pilsētai nācās meklēt jaunus attīstības ceļus. Tomēr pilsēta spēja atkal kļūt par rosīgu rūpniecības, tirzniecības un kultūras centru. Jēkabpils ir pateicīga vide uzņēmējdarbībai, kaut vai tīri tā faktora pēc, ka konkurence nav tik liela, kā varbūt lielākās pilsētās. Tīri infrastruktūra ir pilnīgi pietiekama uzņēmējdarbībai, ka viss ir tuvu, nav sastrēguma, var visur ātri tikt, ja teiksim, salīdzina kaut vai man kādreiz, kad ir bijis kaut kas Rīgā jādara un analogas lietas ir jāizdara Jēkabpilī. Rīgā man tam vajag pusotru dienu, Jēkabpilī tā ir pusotra stunda un tas ir skaisti. Jēkabpilī teju 25,5 kvadrātkilometrus lielā teritorijā dzīvo vairāk kā 24,000 iedzīvotāju. Šeit krustojas valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, pilsētu šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga-Daugavpils un ražošana sāk atdzimt. Jēkabpili mēdz dēvēt par pilsētu ar daudzām sejām. Kāds gan tur brīnums? Vietā, kur saplūst Zemgales, Latgales, Vidzemes un Sēlijas novadi, vienādu vaipstu pilsētai nemaz nevar būt. Sena, pieredzes bagāta un tomēr ar jaunības uguntiņu. Tāda ir Jēkabpils. Piecdesmit garus gadus
Pāri Latvijas brīvībai klājās okupācijas nakts. Tas ir drūmu atmiņu zipsnis, taču to aizmirst nedrīkst. Daudzu pilsētu ielām brīvības vārdu nomainīja pret citu, varai tīkamāku. Tā notika arī ar Brīvības ielu Ventspilī. Pirms teju 730 gadiem Livonijas ordenis pie Ventas upes uzcēla savu pili. Šis laiks uzskatāms par Ventspiles pilsētas pirmsākumu, lai gan pilsētas zīmogs un ģērbonis vēstures anālēs rodams vien 14. gadsimtā. Tā zīme, ka ir kaut kas svarīgs, ir šī pils, jo tādas pils cēla ekonomiski un strateģiski un tirdznieciski un politiski un vēl visādiski ļoti svarīgās un atbildīgās vietās. Tādas mūras neviens nemūrēja kaut kur savu prieku pēc kaut kādā nejaušā ceļmalā. Nu šeit jau, protams, ir upe un upes grīva un jūra un potenciāla ostas vieta, kas droši vien jau kā osta ir kaut kad izmantota arī senākos laikos. Ventspils bijusi nozīmīga visos laikos. Kurzemes hercogs Jēkabs šeit ierīkoja hercogistes lielāko ostu un kuģu būvētavu. Ventspils izdevīgo novietojumu pirms vairāk kā 150 gadiem novērtēja arī Krievijas cars Nikolais II, kurš Ventspils ostas pārbūvei piešķīra vairāk kā 3 miljonus rubļu. Bet pirmās Latvijas brīvvalsts lieciniece Ventspilī ir Brīvības iela. Tā ir gan augusi un attīstījusies līdz ar pašu pilsētu, gan kopā ar to pārdzīvojusi slēgtas pilsētas statusu padomju gados. Šī iela ir radusies kā jaunizveidota iela, un tā trase nosprausta 1930. gadā. Viņa tad tā aptvēra vienu daļu no pilsētas apdzīvotās platības ārpusē, un no sākuma bija tikpat kā neapbūvēta. 30. gads vēl visi ir tādā sajūsmā par Latvijas neatkarības iegūšanu, un tie ulmaņlaiki ar saviem vadonības un virsaišu un tam līdzīgiem nosaukumiem vēl nav nākuši, bet te tā no tīras sirds. Padomju laiks atstāja to savu nospiedumu tajā arhitektūrā uz šīs ielas. Bet vēl bez tam arī tā iela pati bija pārsaukta tanī laikā pārdēvēta. Jā, no 62. gada līdz pat 91. kad mēs atkal atdevām atpakaļ vēsturiskos nosaukumus ielām, viņa bija Jāņa Rudzutaka vārdā. Šodien Ventspilī 55 kvadrātkilometru lielā teritorijā dzīvo teju 40 000 iedzīvotāju. Pilsētas ekonomikā joprojām nozīmīga loma ir tās ostai un tranzītam, taču aug arī citu nozaru ražošanas uzņēmumu skaits, un dzīve šeit kūsāt kūsā. Es ikdienu redzu jauniešus, kuri ir motivēti, kuri ir enerģiski, un es redzu docētājus, kuri sniedz viņiem zināšanas, sniedz kaut kādu iedvesmu, redzu uzņēmējus, kuri ir gatavi iesaistīties un nodrošināt jauniešiem prakses vietas, kuri iesaistās studiju procesā, sniedz savas zināšanas, nodot tās tālāk, aicina jauniešus pie sevis darbā. Šeit ir tik daudz brīvā laika pavadīšanas iespējas, vēlies spēlēt teātri, vēlies dziedi korī, vēlies dejot tautsdeju kolektīvā vai, ja vēlies, var kļūt arī par sportistu, atliek vien izvērtēt savas spējas. Mums ir sporta skola bez maksas, mākslas skola, mūzikas skola bez maksas jauniešiem, bērniem tieši, parki, skvēri, rotaļu laukumi, kas šeit tiek nodrošināti. Es domāju, vide ģimenei ir brīnišķīga šeit. Viena no Latvijas senākajām pilsētām, Ventspils, bijusi, ir un būs radošu, darbīgu un enerģisku cilvēku pilsēta. Citādi pilsētā pie mūžam mainīgās un nemierīgās jūras nemaz nevar būt.
Vietā, kur tagad atrodas Liepāja, pirms 765 gadiem atradās Līvas ciems, bet jau 15. gadsimtā no Līvas ostas jūrā devās tirdzniecības kuģi. Liepāja allaž bijusi vēju caurvīta, talanta un sīkstuma pilna. Par to stāst arī Brīvības iela Liepājā. Kanāls, no kura perpendikulāri sākas Brīvības ielas trase, ir izveidots 1703. gadā. Tas ir Ziemeļu kara apstākļos un joprojām esošs kanāls, kas savieno ezeru ar jūru vai otrādi. Un šeit Brīvības ielas pašā sākumā bija Burinieku ziemas osta. Osta ļāva Liepājai augt un attīstīties, bet Brīvības iela, lai kādos nosaukumos saukta, allaž bijusi tā ass, ap kuru tunējusi Liepājas darbīgā sirds. 1841. gadā šī iela jau nebija kā mūsdienu izpratnē iela, bet tas bija tāds trakts, vienkārši dubļu slieda. Un kā vēsturnieks Vēgners raksta, ka visi zināja, ka šīs trakts ir jābruģē, jāpadara par normālu kursējošu ielu, bet neviens neķērās, tā skaitā arī rāti, tam klāt. Un tas beidzās diezgan traģiski. 1841. gada novembrī ceļš vai tagadējā Brīvības iela bija tik samircis, ka lietuvietis, kas veda šeit uz Liepājas ostu kaņepājas un vēl kaut kādas preces, ar 2 zirgiem, 2 jūgu pajūgā vienkārši ņēma un noslīka. Zirgi noslīka un viņš pats arī pa galām bija. Un tad ņēma aizdevumu Liepājas rāte no valsts līdzekļiem un sāka Liepājas Grobiņas šosejas būvi. Un tādās lielos vilcienos šī šosejas trase arī saglabājusies līdz mūsdienām, kas ir tagad Brīvības iela. Brīvības iela, ja arī viņa kādreiz saukusies par Aleksandra ielu, bija tranzīta iela. No Grobiņas vai pat no Rīgas puses šeit virzījās pajūgi, gājēji, vēlāk arī riteņbraucēji uz pilsētas centru, jo šī ir Jaunliepājas puse, tā saucamais plebeju vai nabagu rajons. Otrā pusē kanālam tur jau ir Liepājas patrīciešu rajons, tā ir Vecliepāja. Pagājušā gadsimta sākumā Liepājā jaunās Latvijas sirds pukstēja visspēcīgāk. 1919. gadā Vēju pilsētā uz kuģa Saratovu pusgadu strādāja Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas pagaidu valdība. Tieši šeit, Liepājā, tika izlolota ideja par neatkarīgu valsti un likti Latvijas demokrātijas pamati. Ar tādiem politiskiem notikumiem tā ir saistīta 1918. gadā, ka pa Brīvības ielu novembrī aizgāja atkāpjošās vācu karaspēku vienības uz Liepājas preču staciju, kas Brīvības ielas galā atradās. Ienāca preču stacijā un iesoļoja Liepājā Kalpaka bataljons 19. gada janvāra pašā sākumā. Un ļoti nozīmīgi bija notikumi 1919. gada novembrī, kad notika Liepājas aizstāvēšanas kaujas. Pa Brīvības ielu gan ārpus tika uz fronti nogādātas militārās kravas, gan transportēti atpakaļ ievainotie. Un ir liecības par to, ka Brīvības iela līdz Brīvības ielas vidum apmēram bija atnākuši bermontiešu karavīri. Jau sagatavoti pēdējam triecienam pāri tirdzniecības kanālam un ar brīvību būtu bijis cauri. Savu nosaukumu Brīvības iela Liepājā ieguva 1932. gada decembrī un saglabāja to arī visos vēstures rata griežos. Lai gan brīvības nebija, bet Brīvības iela Liepājā bija un visai gara un nozīmīga. Rūpniecības iela, protams, arī izglītības iela,
ar vidusskolu. Šeit ir baznīcas arī divas uz šīs ielas atrodas arī tagad. Nu, un, protams, kā brīvība kā tāda netika mainīta. Arī ne padomju laikos uz kādu citu ielu, lai gan bija daži mēģinājumi. Nu, tā arī atmodas laiks Brīvības iela saglabāja. Brīvības iela, tāpat kā senajos laikos, ir liepājnieku un pilsētas viesu iecienītākais ceļš uz pilsētu. Tā ved gar industriāliem parkiem un lieliem uzņēmumiem, virzās gar jaunu celto sporta manēžu un olimpisko centru, līdz pietuvojas pilsētas centram, atsidzot skatam Vecliepāju un pilsētas mākslas dzīves sirdi Lielo Dzintaru. Pilsēta ir bagātīga ļoti ar kultūras tradīciju. Ja mēs zinām, ka mūsu Liepājas simfoniskais orķestris ir vecākais Baltijā, tāpat arī teātris, ir vecākais valsts teātris mūsu valstī, tad mums ir arī ļoti stipras tradīcijas ar izglītojošo skolu, mūzikas vidusskola un mākslas un dizaina skola, tā kā mēs arī audzējam jauno paudzi. Un šie visi faktori, šī senā tradīcija, kultūras tradīcija pilsētā, pilsētu vide, es domāju, ka tas ir tas stimulējošais faktors, lai radošums, brīvība būtu tas noteicošais virzītais spēks. Ar Lielā Dzintara koncertzāles ienākšanu pilsētā, pilsētas kaut kāda tāda atpazīšanas zīme ir kļuvusi vēl spilgtāk, jo, kā mēs redzam, Dzintars atrodas pašā pilsētas sirdī, kas arī netiešā veidā simbolizē vispār šīs pilsētas tādu kā dzīvi, jo mēs parādām, ka tieši pilsētas centrā ir šis kultūras un iekšējās dzīves attīstīšanas centrs, un tas, protams, arī veicina šo īpašo gaisotni. Un kopš Dzintars šeit ir, Liepājas kultūras dzīve ir palikusi vēl daudz krāsaināka, daudz plašāka un ar ļoti lielu piedāvājumu, ļoti tādu diversu piedāvājumu. Šodien Liepāja ar 60 kvadrātkilometru lielo platību ir trešā lielākā pilsēta Latvijā. Liepāja vienīgā ārpus Rīgas nodrošina sauszemes avio un jūras transporta iespējas. Un tomēr Liepājas galvenais šarms ir tās radošumā, spītā un šeit virmojošajā pasaules elpā. Liepājas mākslas fórums, ko Lielais Dzintars producē un ir attīstījis, ir laikmatīgās mākslas festivāls, kurš dod platformu, varētu teikt, pirmkārt jau laikmatīgās mākslas popularizēšanai, iepazīšanai. Un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi izprast šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Un, protams, arī šī pilsēta, kur ir ļoti ar lielu uzdrošināšanos, ar spītu, ar uzņēmību, šis Liepājas laikmatīgās mākslas fórums ļoti labi ierakstās tādā kā Liepājas pilsētas dzīves ceļā. Tas arī ir mūsu pilsētas spēks, radošais potenciāls, brīvības gars, deksme, enerģija, dinamisms. Es redzu tikai uz priekšu šajā virzienā vēl attīstīties un ieskaut vēl lielākas jomas dažādos aspektos dzīves. Liepājā vienmēr valdīs brīvības, spīta un radošuma gara vēji, jo ne jau vēl Liepāju sauc par pilsētu, kurā piedzimst vējš. No jūras līdz Daugavai, Gaujai un Lielupei cauri Latvijas pilsētām ved Brīvības ielas. Mūsu vēstures, tautas spīta, lepnuma un brīvības alku liecinieces Latvijas valsts 100 gadus balss.